Čau visiem, te atkal Kristīna, un beidzot manā kanālā ir jauns video, kas nebūtu vlogs. Tātad, lai nav baigi daudz liekās runāšanas, šodien man ir jāiet uz mini pasākumu. Manam draugam darbā ir kaut kāds barbecue pasākums, vienkārši viņi tur kaut ko tur ceps, kaut ko gaļu, un tad tusēsies darbinieki. Un tad viņiem ir atļauts ņemt līdzi savus sievas, draudzenes un tādā garā, tāpēc arī man tur ir jāiet. Nav tā, ka piespiedu kārtā, bet, ja draugs man uzaicināja, es tā kā laikam arī iešu. Un man vajag šodien kaut kādu make-upiņu. Arī sataisīšu matus kopā. Un lūdzu, nejautājiet man par šiem matiem, jo tie, kas atcerās, man bija čalka. Un tagad es viņus mēģinu attaudzēt. Man ir šis te no Essences Cover Stick. Ja tas ir kaut kas līdzīgs concealeram, vienkārši tāds te, ar ko aizkrāsot visus šos te, nezinu, nelabumus uz sejas. Es arī vēlos pateikt, ka tas ir tas, kā es krāsojos, un tā kā šito nevajag ņemt kā paraugu stundu, bet vienkārši tāpat tās. Es vienkārši tā kā domāju, es arī parunāšos ar jums šajā video, un gan jau kaut ko es jums pastāstīšu. Bet, jā. Man starp citu arī nekad nav bijusi augstuma pumpa, un mans draugs dabūja augstuma pumpu. Un par cik mēs dzīvojam kopā, ir skaidrs, ka mēs visu laiku esam kaut kādā kontaktā. Un, krač, es dabūju arī augstuma pumpu, par ko es esmu ļoti, ļoti bēdīga, jo es tā kā tiešām nekad nebiju dabūjusi augstuma pumpu. Man nekad tāda nav bijusi. Un es arī tā kā ļoti cerēju, ka es nekad nedabūšu. Bet, mazāk vajadzēja laikam cerēt. Nākamā lieta, ko es darīšu, es paņemšu concealeri un viņu likšu zem acīm. Es nedaudz likšu uz deguna, bet tā kā tiešām pavisam nedaudz. Un uz pieres. Man šodien patiesībā bija cerība, ka es varēšu nofilmēt vēl vienu video. Bet par cik ir pulkstenis 2:04 mans draugs jau būs pakaļ. Es ļoti šaubos, ka tas būs manos spēkos. Bet varbūt vakarā es pierunāšu draugu nofilmēt vienu video. Jā, es īstenībā nepateicu, tas bija Essences Camouflage Full Coverage Concealer. Nākamā lieta, ko es izmantošu, ir šis tonālais krems, kas ir no Catrice Cosmetics, un šis ir HD Liquid Coverage Foundation. Un šis ir kā turās līdz pat 24 stundām. Un, jā, man patīk tas, ka viņam ir šī te pipetīte. Es nezinu pat īsti, kādēļ man tā baigi patīk, bet es atceros, ka es biju veikalā, un kad es pirku, man bija izvēle starp šo te un starp vēl vienu tonālo, jo, tā kā man vajadzēja tonālo, un man šķita, tā kā es taču nepirkšu divus uzreiz, un tā. Un, jā, man bija izvēle starp šo un vēl vienu, jo viņi cenās bija man šeit arī līdzīgi diezgan, un arī likās diezgan kvalitāte līdzīga. Un, ja nemaldos, tas bija starp šo te tonālo un starp Maybelline. Laikam Maybelline. Un jā, un tad beigās izlēmu ņemt šo te, jo viņam bija šī te pipetīte. Es arī pēc tam uzlikšu uz kakla tonālo, jo man briesmīgi nepatīk, ka ir atšķirības starp kakla krāsu un sejas krāsu. Jūs redzat, ka viņš te ir ļoti daudz. Bet, piemēram, šobrīd es esmu palikusi brūnāka, jo ārā visu laiku ir silti, visu laiku ir saulīte. Ir bijuši tikai kādi 2 dienas, kad līja lietus. Piemēram, šodien ir vienkārši burvīgs laiks. Saulē ir reāli visi plus 45 grādi. Bet tas ir saulē, protams, ēnā ir mazāk. Ir kaut kādi 27, ja nemaldos šodien. Bet tiešām ir ļoti, ļoti burvīgs laiks. Un, jā, vienkārši sanāk bieži sauļoties. Jo tāpat tās mājās, ko es varu darīt, ja nesauļoties. Tātad tonālos es uzklājusi. Es tikko gandrīz apčurājos no bailēm, jo tieši logam, tā kā ne logam, bet kā to sauc. Vai jūs dzirdat, kā šī māja skan? Es šodien netaisīšu viennozīmīgi kaut kādu baigo svētku make-upu. Es domāju, kaut ko salīdzinoši vienkāršu, bet es skatos uz saviem make-up produktiem, visiem šiem produktiņiem, un es tiešām nezinu, ko tālāk darīt, vai zīmēt uzacis vai acis, vai ko man darīt. Nākamais, ko es darīšu, būs kontūra.
Un tagad tālāk es jums pateikšu svarīgu lietu. Braucot uz šajien, es aizmirsu veselu kaudzi ar rotiņām. Tāpēc man ir liels lūgums komentāros nerakstiet, ka es izmantoju nepareizās otiņas, tāpēc, ka man pašai tas ir skaidrs, bet man kaut kā ir jāiztiek, tāpēc es izmantoju to, kas ir. Tagad es ņemu šo te bronzeri un šo te otu, kura manām jau ir paplukusi, netīra, bet man patīk. Un es centīšos sev iezīmēt kaut kādu formu sejai. Es arī centīšos nepārspīlēt, jo bronzers ir viena no lietām, ar kuru es regulāri pārspīlēju. Un tagad arī otru pusīti centīsimies dabūt tikpat skaistu. Viena no problēmām, ar kuras reāli sastopos katru reizi, ir tā, ka viena puse man sanāk iekontūrēt ļoti skaisti, diezgan dabīgi, piemēram, šitā puse man ļoti patīk. Kamerā izstāsta, ka diezgan tumši. Bet šī pusē sanāca ļoti nesmuki, man šķiet. Ne, nav tā, ka nesmuki, bet es nezinu, vai izstāsta vienādi. Labi, dzīvē ir kinda ok. Vēl nedaudz iekontūrēšu pierīti, jo tas arī ir diezgan svarīgi. Lai es arī tā kā neiztos galīgi bāli, jo man ķermenis būs salīdzinoši tumšs. Attiecīgi pret seju. Ir īpaši šajā gaismā. Oh well. Man šķiet, es esmu izvēlējusies īsto gaismu, tāpēc, ka es esmu tik balta šī brīdī. Kā kamerā man kāds uzrakstīja. Oh well. Tagad es ķeršos pie savām uzacīm, un uzacīm es izmantošu šo te esences uzacu gēlu. Kādreiz man viņa bija ļoti slikts attiecības, jo es viņu nevarēju dabūt virs savām uzacīm. Vienkārši uzacis nezīmējās. Bet es esmu iemācījusies sastrādāties. Es nezinu, varbūt tā bija tikai tā virsējā kārtiņa vai kā. Un uz doto brīdi man ir 2 otiņas, ar kurām es varētu zīmēt. Es jums tūlīt parādīšu. Ir šāda te mini otiņa, kas nāca no kaut kāda random komplekta. Šāda te. Un ar kuru lūk šis te galiņš, ar kurus varētu uzzīmēt. Un ir šī te otiņa, ar kuras zīmēju jau, ja nemaldos, vairāk kā gadu. Es domāju, šoreiz ņemšu palīgā mazo otiņu. Un es centīšos dabūt uzacis. Es nezinu, cik daudz no šī procesa jūs redzēsiet, tāpēc, ka tūlīt tās noteikti būs spogulis manā sejā iekšā, un es centīšos kaut ko uzzīmēt. Bet tas, ko es daru, lai man uzacis ir vienmēr vienādas, vismaz, lai viņas ir māsas, lai ne dvīnes, bet vismaz māsas, nevis attēlas radinieces, es cenšos izdarīt sākumā kaut ko vienai uzacī, pēc tam to pašu otrai uzacī, un tad tā sākumā veidot formu, un pēc tam jau tā kā iekrāsot. Es zinu, cik garš šī brīdī jums ir šis video, bet man tas ir 25 minūtes. Pār cik es vilkšu tādu sarkanīgu kleitu ar puķītēm. Es domāju, man arī ir jāuzstājas acis, vismaz uz sarkanīgo pusi, vai arī kaut kādus rozā toņus, vai vismaz tādus tumšākus, varbūt brūnus. Es tūlītās pastīšos vienkārši kādas man ir acu ēnas, un tad es izlēmušu, ko es varētu vispār izdarīt šeit. Tad es izlēmu, ko es darīšu savām acīm. Un es iesākumam ņemšu šo te otiņu. Viņa nabadzīta ir redzējusi arī labākus laikus. Un tas, ko es darīšu, ir ņemšu šo te toni. Es ļoti ceru, ka jūs redzat, tāpēc, ka es paņēmu tagad savu spoguli. Un es jau neredzu, ko es jums rādu. Likšu, pagaidiet! Sākumā es izmantošu esences acu ēnu bāzi. Vienkārši pļak, 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 pļak. Ēnu bāzi ir. Es varu izmantot savas acu ēnas. Teikšu, tā otiņa ir tā nedaudz iegulusies. Viņa, protams, arī neklāja tik labi vairāk. Tāpēc es nedaudz šobrīd pārdzīvoju, jo neklājas tā, kā es vēlētos, lai klātos. Dievs, man kamerā izstās uzsistāts. Bet labs sākums video. Tātad pamats šis tonis man ir. Un tagad es vēlos tev tikai acis viducīti ielikt tādu spīdīgāku toni. Jo man dikti patīk tie make-up looki, kur ir tāds spīdīgāks pa vidu. Es nezinu, un spogulīti izstās diezgan labi. Bet kamerā man šeit izstās tik dīvaini. Bet, jebkurā gadījumā, es paņemšu šo tā acu ēnu bāzi, kas man bija iepriekš,
Un es ielikšu tajās vietās nedaudz, kur es vēlos šo spīdīgo toni. Un tad lūk, šeit es nopirku šādu te paleti. Starp citu, par šo paleti un par šo highlighteru paleti es vēlējos nofilmēt atsevišķu video, jo šie bija tajā vienkārši superīgās cenās. Man šķiet diezgan labi produkti. Un tieši runājot par šīm tēnām, šeit ir dažādi toņi. Un šodien man bija ideja izmantot šo te pašu pirmo, kas ir spīdīgs, un viņš ir gaiši rozā. Vai arī šo te, un es nevaru godīgi sakot izdomāt šobrīd, jo tīri teorētiski ir arī šis te, un viņi visi tā kā ļoti skaisti, bet es nevaru saprast, kurš labāk izskatīsies. Domāju, es ņemšu šo te pašu gaišāko, jo savādāk nebūs tāda baigā krāsu maiņa, nebūs tā, ka viņš būs baigi labi redzams. Un šeit iekšā, protams, arī ir burvīgs aplikators un arī šāda te otiņa. Es nezinu, kādēļ viņi neliek iekšā normālas otiņas, jo taču viņi zina, ka neviens neizmanto neko tādu. Neskaitot, protams, mani, kam nav otiņas. Es ņemšu šo te pirmo tad. Es ņemšu uz šīs te jocīgās otiņas, kurai virsū tagad arī ir kaut kādas pūkas, lieliski. Un es centīšos uzlikt smuki, par ko es nesolu. Un tagad acis iekšējos kaktiņos es pievienošu tādu gaišāku toni, un es to ņemšu no šīs te Urban Decay Naked Basics, un es ņemšu, es vēl nezinu kuru, es izdomāju kuru, es ņemšu šo te rozīgo, jo man viss ir tāds rozīgs šodien uz acīm, un manos plānos arī ir pie apakšējām skropstām iekrāsot kādu gaišāku tonīti nekā tas pamatonis. Tikai man vajag izdomāt, kuru. Es ņemšu šo te pavisam gaiši rozā. Es ceru, ka es rādīju pareizo, jo, ja nē, ir ļoti žēl. Viena no pēdējām lietām ir šī highlighter paletīte. Un tūlīt es izņemšu ārā pašu paleti. Bet lūk, šādi viņi izskatās. Es tur uz pareizo pusi, nē. Lūk, kā viņi izskatās. Un es šodien izmantošu lūk šo te, jo šis ir tā kā ļoti bāls. Šie vairāk ir tādi dzeltenīgi, bronzīgi, un šie ir ļoti tumši, tāpēc es izmantošu šo te, jo viņš arī ir tāds nedaudz rozīgs, un es ļoti patīk. Es paņemšu šo te otiņu, ar kuru šo galiņu es iepriekš krāsoju uz acis. Ar šo es kādreiz krāsoju acis, bet es iztīrīšu to otiņu. Vismaz no tā kā plus mīnus iztīrīšu. Jo man tiešām nav tā kā otiņu, un es nezinu vienkārši, ko liktu highlighterīti. Lūk, es paņēmu. Viņš diezgan viegli ņemās arī. Nedaudz drūp, protams. Bet tā kā ir diezgan labi, jo es jums nemelošu, šī paleta maksāja $2,49. Vienkārši kastās par skaņām fonā. Labi, es sākumā viņu tā kā nedaudz izlikšu. Un tagad ir tādām apļveida kustībām. Vienkārši noignorēsim to faktu, ka man ir ļoti daudz highlightera. Tā kā tur tāpat tās visi būs vīrieši, viņi taču neko nesaprot. Tā kā tur ir vienkārši, tā kā parasti vīrieši, tur nebūs nekādi geji vai kā, tāpēc domāju, viņš īsti neko nesapratīs. Virs lūpas pavisam nedaudz. Tagad es ņemu skropstušu. Un man nav ar ko atliekt skropstiņas, tāpēc es vienkārši pa taisno tā arī krāsošu. Un šķiet, ka es visu esmu pabeigusi. Man šķiet, ka es neko neesmu izlaidusi. Vismaz no tā, ko es biju plānojusi. Bet izlaižam matus. Ceru, ka viņi nebūs iesēdušies. Vēl papildus plānoju piespraust matus tā kā pa maliņām, lai man nelien sejā. Un jā. Paldies, ka skatījāties šo video. Es ceru, ka tev patika. Ceru, ka mēs labi parunājāmies. Un tad jau līdz nākamajam video. Atā!